Ko? Kas? Ko? Nebija nekādas nojausmas, kas tur notiks. Tagad sūd pēc garš. Viņš bija tik maziņš, ka viņš tur palika. Es nevaru. Ej, tu dirst. Kā es zināju, ka tu tā teiksi? Kā es zināju, ka pēc ej tu būs? Es aizgāju uz šito ten, man bija, par cik es esmu bezdarbnieks tagad, es biju aizgājis uz Nodarbinātības valsts aģentūru. Un es eju, un es gaidu, nu tā kā es aizēju uz to kabinetu, un tur pasaka, ka nav tas čalīts, pie kur man jāiet ir. Un tā bija tā pirmais vizīte. Tu neko nezini? Nē, nu jā, pat pirmā vizīte man tajā NVA, jā. Un es eju, un man pasaka, ka tas čalīts nav man jāiet uz citu kabinetu. Es aizēju uz to, tā kā eju uz to kabinetu, bet es redzu, ka uz durvīm ir uzlikts lūgums uzgaidīt, jūs ieaicinās iekšā. Tāds, okei. Tu tur vienkārši sēdi. Nu, un es esmu perfekti laikā ieradies. Nu, tā kā man bija 11:40 man tur bija jābūt, un es tāds, okei, labi ir, jā. Es apsēžos un gaidu. Es gaidu kāds 10 minūtes. Man zvana telefons. Un es pacēju to telefonu. Un tur sāk runāt kaut kāda... Nu, tur sākās tas balss, tas tur automātiskais ieraksts. Jā, tāds. Šī ir jums zvana Nodarbinātības valsts aģentūra, arī kaut kā tam līdzīgi. Nu jā. Un galvenais, kad es... Tieši tagad es paceļu un es klausos to, atverās durvis vaļā un nāk kaut kāda sieviete un aicina iekšā. Viņa prasa, kā tev sauc? Man tāds, es telefonu rokās, man tāds, es jau runāju ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kā lai es tev tagad atbildu? Man tāds, viņa saka, kā tev sauc? Viņa tāda, Toms, es tāds, Otto, viņa tāda, nu, telefonā kaut kāda cita vecenība, man kaut ko saka, ko? Kas? Ko? Ko tu tur runā? Man tāds, es vienkārši tāds confused esmu. Un es tāds, viņa tāda, ok, aiziet projām, es tāds, nu, es esmu klāt un kaut ko šo, viņa tā, kur tu esi? Cikos tev bija jābūt? Kāpēc tu neesi vēl atnācis? Kaut ko šitā, man sāk braukt virsū, man tāds, es esmu klāt, es gaidīju, tāpēc, ka uz durvīm rakstīs fucking, ka man jāgaida ir. Un es tāds, ok, labi, fine. Viņa tāds, jā, nāc iekšā. Es ieju iekšā, un viņa man tāds, pirmais, ko viņa saka, viņa, kas tāds esi? Un tāds. Nu, viņa tā kā. Kas tu tāds esi? Aktieris? Man tāds, jā, arī operators un tā. Viņa tā skatās kaut ko te dara, viņa tāds, nav nekas. Un viņa tāda rītīgi pēc stāv. Man tāds, what the fuck, reāli, ko es tev nodarīju? Es atnācu lūgt palīdzību savai valstī, valsts man sniegs palīdzību, atrast darbu, man ir tik daudz jautājumu. Mēs jau esam izdomājuši, ko mēs gribam prasīt, mēs jau savā starpā esam izrunājuši. Tev ir jautājumi, ko tu gribi, lai es paprastu, ko es gribu paprasīt, un viss kaut kas tāds. Un viņa tāda vienkārši tāda, uzreiz jau vienkārši pilnīgi tāds bullshit, vienkārši ritīgi stulba attieksme, un uzreiz tāds... Sūdīga diena vienkārši. Un viņi tādi, man nav laiks tev šodien, un iedod to papīru paraksties. Man tāds, what the fuck, reāli? Es vienkārši parakstījos, es aizgāju, un tagad man nākošais kaut kādās maija beigās jāiet atkal ir. Tas ir tāds bezsakars. Tas ir tāds fucking bezsakars, ka man tagad, principā, es pieteicos, nu, sanāk pirms mēneša, 2 mēnešiem. 2 mēnešiem. Mēnesis. Bišķi vairāk kā mēnesis. Sanākais 3 mēnešas, ķipa bezdarbnieks, bet es vispār nezinu, nu tā kā pa tām dienas grāmatām vai ko, kas man jādara. Tas ir tas NVA prikals. Es jau arī biju pirms tevīm, un es ar tur atklāju, ka viņiem ir pilnīgi pofīgi. Es arī gāju tādu plānu, man tāds, jā, es tur taisu tagad YouTube kanālu, es viņiem teikšu, ko es esmu izdarījis, un viņi man prasīs tāds, kā tev ieta dzīve, un šitā ten. Nē, viņi vienkārši tāds, tev ir tā dienas grāmata. Es tāds, nē, nav, viņi tāds, iedod to dienas grāmatu, viņi tāds, ok, es tagad pierakstīšu, ka es tev iedevu to dienas grāmatu. Jā, man vispār neko nerakstīja. Nu jā, viņi vienkārši man nodirs un pateica un pisies dirstei projām. Man vismaz nepateica pisies dirst. Nē, nu man vismaz bija tāds, bet tāpatās, jā, nekas apakaļ tur nav. Un jā, tas ka tās, nu, ka viņi tāds mūsējā tajā tur nav nekādas vakances priekš māksliniekiem. Nu, tāds beig labi. Ej, ko? Viņa jāsēc, nav nekas un viss. Jā, strādāt maķītī. Ok. Jā, un tādi iedod man to papīru, tāds lūdzu paraksties un datumu. Es tāds rakstu.
kas bija ļoti weird, kas notika, bija tas, ka es tās parakstos, un datumu es rakstu. Es uzrakstīju nevis 2024. gads, bet es uzrakstīju 2014. gads. Un kamēr es to rakstīju, viņi to tā pamanīja, viņi tā ir 24. gads. Pēdējā reize, kad es biju. Un tad es tāds domāju, tagad vakar mēs iekurījām, es tāds domāju, man baigās domas sāk raisīties, un es tāds domāju, pagaidi. Pēdējo reizi, kad es gāju uz NVA, tā kā pirmā reize, kad es vispār dzīvē aizgāju uz NVA, tas bija 14. gadā. Man bija kaut kāds flashbacks, un toreiz man arī bija kaut kāds konflikts, jo toreiz man mamma pieteica NVA strādāt pavasar šajā turismu centrā. Un bija tā, ka man bija 15 gadi, man liekas, sanāk 15 gadi. Un viņi gribēja vienkārši, man vēl nebija 16, jo no 16 gadiem varēja to tur vasaras darbu dabūt. Tu drīkstēji, jā. Bet līdz... Man liekas, no 15 varēja. No 16. Bet tur bija tāds prikols, kad es būtu sācis strādāt jūnijā vai jūlijā kaut kad tad pavasar, tā kā līdz tam jau man jau būtu tie gadi. Mamma paņēma, viņa man pieteica, bet tas ir tā, ka it kā es esmu pieteicies, bet viņa manā vietā to darīja. Viņa piesaka man... Un viņi, protams, izdomājas baigi gudri, ko es nekad tā nedarītu, bet viņi tā izdarīja. Viņi paņēma, uzrakstīja manējā personas kodā, izmainīja. Datums? Man liekas, ka pēdējo ciparu viņi nomainīja. Tā kā gadu, man liekas. Gadu, jā. Jā, gada. Kad es esmu vienu gadu vecāks. Un man tur vecerīts aizēja. Viņa tāda, tu zini, es varētu tagad policijai zvanīt par šitādu. Viņi uzreiz man sāk šitādu, sāk uzreiz stāstīt par to, ka es esmu kaut kāds fraud, es esmu kaut kāds tur samāks, tā kā viltvārds, un es esmu mainījis savu personas kodu. Viņi tā šitā nedrīkst, tu šitāds nedara. Un tad viņi man zvanīja tur vai, pirmais pašā sākumā es pat pie viņas nebija aizgājis, un viņi man jau zvanīja, un es pat nezināju, par ko iet runa, tāpēc, ka man mamma bija man pieteikusi. Man tāds, kas tā pavecinīt? Kāpēc viņi man dirž kaut ko virsū? Es pat nezinu, ka kaut kas izdarīts. Es tāds mammai saku, mamma man tikko kaut kāda sieviete zvanīja, viņa ļoti dusmīgi bija. Mamma tāda, jā, tas ir tāpēc, ka es to personas kodu izbaidīju. Jā, vienkārši pēc tam viņi visu laiku, katru reizi, kad es gāju viņu runāt, es viņu visu laiku čakarēju smadzenes par to, ka es to personas kodu. Un tad es atnāju, viņi tā, reku, krāpnieks atnācis, tā bija baigā. Bet viņi bija rēcīgi. Nē, viņa ir rēcīgi, jā. Bet man kā sīkam kaut kādam insecure, kaut kādam šitam te puišalim, kam ir kaut kāds anxiety un kas, un es tāds, vispār man bail pa telefonu runāt, es negribu nevienu satikties. Un es tāds pārbijies, eju kaut kādā NVA iekšā, viņa tā, krāpnieks ieradies. Tad tev reāli kaut kāds anxiety jau no tā bija, un tagad tev atsīt apakaļ. Tagad, jā, kaut kas gan jau. Tev bija tāds. Ja man prāts kaut kā aizgāja, kaut kādā flashback. Es jūties šitik pazemots ilgi. Kas tu tāds esi? Tagad izstāst man. Kaut kādai. Viņi lien gaismā iekšā reāli. Pic. Pš. Naču. Pš. Viņi tu ielīdīs iekšā. Viņi skatās fucking 100% gaismā iekšā. Viņi vispār kaut ko redz tagad. Tif, ko tu dari? Paņem viņu. Krist paņem viņu vienkārši projām. Jā, rēcīgi. NVA tas ir tāds. Bet es tik tagad atklāju, kā viņi strādā. Viņiem vienkārši tur tas checkpointiņš ir. Jo tur ir 100% ka arī tai vecinītai viņai bija kaut kur jāskrien tai tavējai. Jā. Tur 100% kaut kā 20. Jā, Rīgā arī, es domāju, tur ir ritīgi daudz cilvēku. Kas vienkārši grib to bezdarbnieku naudu. Kam arī, kas vienkārši atnāk, tu pastāst, nekur nav pieteicies, davai tiekamies nākošajā reizē. Jā. Bet tas, ka tev, es vismaz biju, man vismaz kaut ko izstāstīja, es tev varu tā pateikt. Bet tev vispār, ja tu iet viens pats tagad, informācijas. Tev vienkārši pateic tāds, kas tu tāds esi, tu esi aktieris, nav nekas, ej prom, tiekamies pēc 2 mēnešu. Nē, pēc būtības, ja šitā visu laiku būtu, kāda vaina. Kāda vaina, jā, tev nekas nav jādara. Vienkārši dabūšu savu bezdarbnieku algu, bet, ja tiešām es būtu cilvēks, kas grib atrast darbu, un es dzīvoju šajā valstī, un man ir struggling, un es atnāku, man tāds, man ļoti vajag darbiņu, es mirst, man nav naudas vairāk, man viss. Es esmu aktierīts, man nav kriet. Nē, aktierīts, droši vien, ka nē.
aktieri jau ekspekto to, ka viņiem naudas Man nebūs. nav naudas, es nevaru samaksāt par dzīvokli. Jā, man tur ir jāmaksā par dzīvokli, jādas tūlīt uz ielas palikšu, ko man darīt, vai nav kaut kāds darbišs, kur atrast. Viņi vienkārši uzreiz pasaka, nē, nebūs, tu esi bullshit, viss tas, ko tu dari, ļoti slikti, tu nekādu darbu neatradīsi, nekāda jēga nav. Tā viņi neteica. Bet tā es to sapratu no viņas. Tur ir tas prikals. Tas ir tajos vārdos, kas tu tāds esi, tur jau ir viss iekšā. Man tā kaitina šitais pa Latviju. Kas viņi pa cilvēku, ka viņi tev tā prasa? Kurš ar tevi tā var runāt vispār? Neviens nedrīkst tā. Es nekad tā nerunātu ar nevienu cilvēku. Tad svešs vienalga. Kas tu tāds esi? Es tāds domāju, kas es esmu? Psiholoģija sākās. Es Tu jau nezināji, uz ko tu paraksties. Jā, man vispār nebija nekādas nojausmas, kas tur notiks. Bet jā, kas es esmu? Un tad tu tāds domā. Tas ir īstenībā ļoti sarežģīts jautājums. Tas ir nereāls. Un ja tev paprasa, kas random cilvēks uz ielas, tagad pasak man visu savu dzīvi. Jā. Tāpēc mēs taisām podkāstu. Šitais ir kaut kāds 100. sērija, tikai varēs saprast, kas man mēs ir tik žēl, ka Latvijā tas vispār tādas mākslas jomas vispār nav attīstīts. Ka pilnībā nekas nav. Man bija tāds, ka es aizgāju no tā NVA. Viņi teica, ka nav nekādas vakances. Es tieši sadusmojos uz to, ka nav vispār nekādas. Man nevar piedāvāt nekādu gaismotāju, neko nevar. Tāpēc man tāds, es aizgāju prom un man bija tāds, es uztaisīšu tās vakances. Es gribu, lai Latvijā ir. Dēļ mums. Jā, ir kur strādāt. Es gribētu, lai jauniešiem ir kur strādāt, lai cilvēki var būt aktieri. Tā lai nav vienkārši, ka tu esi bezdarbnieks. Kaut kas fucking taisa YouTube shorts, filmē kaut ko super vienkārši darbs, vienkārši kaut ko tā, ka kaut kāda nauda no tā nāk iekšā valstī un ka tas ir actually kaut kāda cerība vismaz uz kaut ko. Nē, te viss ir tāds, tāpēc arī tie cilvēki ir tik nelaimīgi, tāpēc, ka pa lielam ir tāds, ir kaut kāds noteikts dažs nozars, kurās tu var pelnīt naudu, kurus ir noteicis, ko visi tev vecāki stāst un tev draugi stāst. Šīs ir tās nozars, kurās tu varēsi nopelnīt daudz naudas. Bet nevienam nekad nestāst to, ka tu vari būt mākslinieks, ja tu tiešām uzticies sev un meklē, centies atšķirties kaut kā no citiem. Un ka tu vari actually kļūt par labu mākslinieku globālā līmenī. Vai dajab kā citādāk. Viss vienmēr ir tā ierobežot tā Latvijas robežās, un ka nav nekāda cerība, ka nav nekāda jēga, nekas tur vispār nav. Tas ir tik stulbi. Man tā kā ir. Tad viss vienkārši iziet caur tam naudas procesam, ka viņi vienkārši dabū to bezdarbnieku naudu, un tad jau caur paziņām. Tā kā vienmēr notiek. Tu kaut kur sāc kaut kur strādāt, haltūrēt un kaut ko tādu, bet pats savu biznesu un kaut ko tādu. Viņi tā ļoti... Es nezinu, viņiem vienalga ir. Viņi nav tā, ka viņi negrib, lai tu tā dari, bet viņiem vienalga, vai tu tā dari vai nē. Viņiem pofīgi. Viņiem pārāk maz naudas maksā, lai viņi to darītu. Es nezinu, kaut kādi 50,000 cilvēku bezdarbnieki ir. Jā. Jā, tas ir tāds. Ir arī cilvēki, kas pastrādā to vienu gadu kaut kādu darbu, un tad pēc tam iet visu laiku. Un tad atkal bezdarbnieks. Tad dabū bezdarbnieku naudiņu, un tad atkal. Bet tagad ir plāns, mēs aizgājām no darba, mēs vairs nekad nestrādāsim oficiālos. Es vairs negribu nekad mūžā. Tagad ir tas plāns vienkārši. Vienīgi tas ir mans ofiss, ko es esmu uztaisījis. Jā. Bet tad man, vismaz es nesēžu. Bet arī mūsu darbinieci. Un es arī rēķinos ar to, ka darbinieki viņi arī gribēs iet projām un viņi eventually, vienkārši, lai ir tas kickstart kaut kāds. Tāpēc kā mums, tur, kur mēs strādājam, tur arī bija. Tas bija ļoti labs kickstarts tam, ka es rītīgi samācījos filmēt ar kameru visu kaut ko. Es samācījos montēt, tas viss jau ļoti daudz. Kā dabūt subscribers, kā dabūt views. Kā strādā internets un viss pārējais, ko tu vari darīt internetā, kādi dažādi kontentu un kas strādā un ko cilvēki grib skatīties un tādā globālā līmenī. Un tas ir, tas īstenībā diezgan mums paveicās, ka mēs tādu darbu dabūjām. Bet arī, kā šitais viss man tas inspiration, un tas ir tas, ka mēs ejam uz tiem cold plunge'iem un taisam tos vidīgs. Jo mēs taisam tos short formāts, un es vienkārši sāku redzēt, ka mēs tā varam dokumentēt visu mūsu dzīvi. Mēs varam vienkārši parādīt kaut kādas arī reklāmiņas. Ar telefonu vienkārši prosti uzfilmē kaut kādu random sūdu, kas vienkārši tu centies to uztaisīt kaut cik entertaining. Viņš var būt pilnīgi silly, pilnīgs absurds, pilnīgs stulbums, un lielākajai daļai cilvēkiem ir tāds, ak, Dievs, kas tagad notiek? Un ir tikai kaut kādi, 10 kanāli tādi Latvijā, kas taisa šitos Actually, jā, es pat... Un arī pelna nauda to ritīgi labi. Jā. Bet to mēs tikai uzzinājām, ka mēs strādājam tajā kompānijā, un ko viņi dara. Un galvenais, cik viņi ir neredzami. Tas, ka, tu tāds...
uzprast kaut kādam random cilvēkam tāds, vai Latvijā kaut kas tāds strādā, visiem tāds, nē, ko, kāpēc, bet tad tu paskaties, ka ir kaut kādi... Jo tas viss ir bērnu kontents. Jā, tā kā ir, bija tas kanāls, kur viņi Daugavpilī viņi strādā, tas tur... Tas ops, tas Bomāra ops kaut kāds, kas tur tais. Jā, tas Bomārs, kā viņi sauc. Nu, labi, nav svarīgi, kā viņi... Jā, nav svarīgi, kā viņš saucās, bet, nu, vienkārši kaut kāds... viņi var kaut kas tāds, jā, viņi krievalodīgi, cik es saprotu, un viņi vienkārši filmē savus bērnus un kaut kādu savus to opu filmē un tā, un tas ir reāli viens no, nu, tā kā populārākajiem YouTube'ā. Viņš vienkārši dominē viss čarts, kas ir kaut kādi pranki, kaut kādi šitie bērnu content, bērnu video. Viņi vienkārši visi tie sīkie skatās tos vidīgs, viņiem miljoniem views, viņi taisa savus vidīgs, viņi vienkārši pelna dafigā naudas. Reāli, nu tā kā nereāli daudz naudas viņi pelna. Tas ir miljonos, tas ir. Un viņi vienkārši... Un neviens tikai tāpēc, ka tev bērns visu laiku skatās tos vidīgus, un tu jau neskaties, ko viņš skatās. Jā, un tur aiziet visi tie miljonus views. Un pieaugušajiem pilnīgi vienalga. Viņam bērns iedod planšetu vai ko, vai telefonu, viņš vienkārši kaut ko skatās, bet tev pat nav ne mazākās nojausmas, cik daudz tur naudas iekšā ir tajā visā, un cik daudz nopelna naudas. Bet arī cik maz vajag, lai uztaisītu tāds video. Tur tiešām tur tikai tiešām. Kaut kāds paņem kameru, izdomā vienkārši kaut kādu challenge ķipa. Jā. Un kaut ko nopirdies, un viss. Un reāli bērniem uzreiz, nu jā, tu uztais tā, lai viņš ir tāds, tāpēc man nepatīk, es gribēju iet prom no tās kompānijas, jo man nepatīk uz tiem bērniem tik šausmīgi tēmēt to kontentu. Jā, viņš ir tāds sajūta, ka viņš tāds brainwashing bišķiņ, nu, ka viņš nepataisa tos bērnus gudrāks, viņš nav nekādā veidā izglītojošs kontents vai kaut kas tāds, viņš vienkārši tīri bērns skatās, tāpēc, ka tur kaut kas silī notiek, nu, kaut kas stulps. Bet, nu, tur, protams, daži tie video ir tādi, ja pat tur kindness kaut kāds tur iedod puķītes, bet, nu, viņi tādi ļoti sūdīgi tādi, nu, tā kā tas ļoti primitīvs, bet, nu, I guess bērniem tas patīk. Nu, jā, bet ļoti daudz ir shit contents. Nu, tur tā, ka, nu, ritīgi, nu, ka tas tiešām bērnam nekas labs tur nav tur. Piemēram, uzbrauc ar riteni uz rokas, viņš tur raud, atnāk nostum riteni, nostum otru riepu virsū uz rokas, un viņš turpina raudāt. Tāds kontents bija, es atceros tos vidīgus, kas bija tādi, vienkārši vairāk vidīgi pēc kārtas, tādi tik likti iekšā, kur vienkārši dažādi kanāli vienkārši viņu recreate to pašu vidiku un liek iekšā, un viņiem vienkārši miljoniem views ir. Jā, ir tāds. Ja tu vienkārši noskaties, nokopē to video, jā, kas strādā. Tu uzreiz ir tāds, miljoni. Jā, kaut kā daži cilvēki, viņiem būs tāds, ok, jā, tur šito kaut kur es redzēju, šitais ir nošpikots no kaut kā. Jā. Bet tāpat tās, tu jau esi ierakstījis, piemēram, ja tu komentārī, šitais ir nošpikots no kaut kā ļoti labi. Tas arī palīdz algoritmam cilvēkiem, tad uzreiz YouTube vai kas tur, vai TikToks vai whatever, viņam uzreiz tāds, ok, tur notiek kaut kāda darbība ap to video, tad viņš vienkārši dabū vēl views, viņu vienkārši liek visur, un viņš rādās vienkārši kaut kādiem bērniem un visam pārējiem. Un tāda iespēja NVA nepiedāvā. Bet tāpēc, ka nezinu. Viņi vienkārši nezinu, viņiem nav ne mazākās nojausmas. Tāpēc, ka arī, nu, es ticu, ka šitie visi video, nu, visi šities kas taisa tādu veidu kontentu, nu, nu, visu šitos YouTube shorts un vispārējais, ka viņi arī visticamāk reģistrējās, nu, kā ārzemju konti. Bet tad, no kurienes tu esi? Nu, tu esi... Un kuras ārzemes tu ņem? Nu, jā, tu paņem kaut kādu United States uzliec un... Bet ja tu esi jau no United States? Kā? Tu domā pa krieviem? Nu, jā. Vai pa indiešiem? Nu, nē, nu pat šito pašu, piemēram, tiem kanāliem, kas ir Latvijā, kas taisa to children's content. Viņi visticamāk neliek, ka tas ir Latvijas kontents. Tas ir kaut kāds ķipa, viņi uzliek, ka viņiem lokācija ir Amerikā. Jo tur kaut kas ar to naudu ir, jā. Gan jau. Tur droši vien, nu es pat īsti nezinu, kā tas īsti strādā ar tām naudas lietām, vai viņi kaut kādā PayPalā saņem to naudu, vai kur, vai kā. Mēs to vēl neesam atklājuši. Mēs neesam vēl tik tālu tikuši. Bet jā, tas mums vēl jāizpēta. Bet, jā, tādas lietas notiek. Nu, šodien epizodē diezgan pāris tādas interesantas lietas notiks. Būs arī food testing, ir kaut kāda ēdiena, kas mums ir no Taizemes. Nice. Ko mēs gribēsim, ka es tev iedošu pagaršot. Būs jāvēm? Iespējams. Cik pretīgi? Nu, nav. Bet tu pats viņu pagaršoji? Es pagaršoju. Tu zini, kāds viņš ir? Ok, ir tas viens, tas šitais ūdiņš. Ok, jāizņems no viņa.
Nu, pagaidām, es nezinu, vai mēs vēl ēdam, vai mēs runājam. Nu, labi, vienkārši pagaidām vēl snusiņu nevelc ārā. Šitāds ten, tas kaut kāds ķīniešu, es aizmirsu, kā viņš saucās, kaut kāda kūts. Mooncake viņš ir. Izklausās garšīgi. Viņš izklausās garšīgi, un viņš izklausās, un arī gan izklausās, ka tas ir kaut kas salds un garšīgs. Jā, tagad tāda končiņa. Un viņam ir tāda ķīniešu letters un kaut kas rakstīs. Viņš kaut kāds, laikam, national, tur kaut kāds ķīniešu New Year's ēdienas. Izskatās bišķiņ pēc tā amuletiņa, kas bija tajā Jackie Chan mūlī. Jā, ritīgi, viņš tagad Jackie Chan. Tāds talismanišs. Jā, ok, nu mēs varam viņu pagaršot. Es varu sagriezt. Šitais segments saucās Taste Test. Un tad tur visur tādi ir, jā? Jā, viņi tirgojās. Tas nacionālais? Un viņiem viņš neliekās pretīgs. Varbūt tas ir tāpēc, ka jaunais gads bija ķīniešu jaunais gads, un tāpēc viņi visur tirgojās. Bet es nezinu, vai tas ir tieši New Year's kaut kāds prikals. Bet viņš ir tāds weird. Bet viņš izskatās, nu tā, ka viņš varētu būt... Cepumiņš. Ka viņš ir tāds tā kā cepumiņš, tāds salds, tāds bulciņ, tagad tāda kūciņa, jā. Man likās, ka viņš būs kaut kāds cookie, kaut kas, nu tā kā kaut kāda... Fortune cookie? Es nezinu, tā kā marcipāniņš viņš izsās, ka viņš varētu būt. Nu, es tādu ieraudzīju, bet tāds, viņš būs salds, kaut kas tāds ērtīgi garšīgs. Tūlīt sagriezīsim. Tur paskatīties, kā viņš izskatās. Viņš arī tā kā maizīt. Jā, dīvaini, viņš tikai tāda hokeja ripa. Viņiem vispār tie ēdieni tādi ļoti, ļoti weird. Tūlīt tas sagriezīsim. Viņam kāds pildījums iekšā. Es jau viņu visu nevarēšu apēst. Un šitais ir tas pretīgais. Tas, kas tur iekšā ir. Nu, man viņš negaršoja. Tā, nu, pagaršojam. Viņš pēc kādu buljonu. Vai tā man... Un es domāju, ka tas būs kaut kas salds. Man arī skatās. Bet zinu, ko man viņš garšo? Viņam tā pēcgarša ir tā kā kaut kādam mēslojumam. Kūts. Tas ir. Jā, viņš ir spicy. Viņam tāds tā kā halva, tā kā ir tur kaut kas salds. Viņš ir salds, bet viņš ir spicy. Bet mēslojumu es nejūtu. Es nezinu, kāpēc man ir tāda sūda pēcgarša. Reāli, man es viņu pagaršu, man what the fuck. Jā, man ir fine. Šreiz ir garšīgi. Nu, ok. Jā, jau viņš ir tāda, ir tāds cepumīgs. Bet tas spiciness. Jā, tas ir weird, ka viņš ir spicy. Ir kaut kas weird. Es domāju, ka cilvēkiem patīk, kā mēs čāpstinās. ASMR. Čāpstīšanās. Jā. Nu, un tas vidiņš, viņš ir no pupiņām. Jā, bija tāda. Tur no pupiņām tās vidiņš taisīts, un tur ir kaut kas spicy vēl klāt pielikt. Man garšo. Šitais galīgi nav tāds. Gan man negaršoja. Kā viņi sauc? Mooncake. Mooncake. Bet ir dažādi. Tev nepatīk tas tieši. Ir kaut kāds aftertaste tev? Viņš ir salds. Kā jums? Normāls? Kristē negaršo. Sofija? Jūs ir viens cilvēks. Nu jā. Jā, man negaršo. Man nepatīk tas... Nu, tas spiciness tas man spiciness doesn't make any sense. Man tā, kaut kā neiedarās viņš pa manu kafiju. Es redzēšu, vai vēl beigās paliks sūdīgi. Pagaidām man nav. Mēslojumu es taču nejūtu. Nu jā, viņš pēc, nezinu, galvas, lai pļutka nav pēc tam. Jā, to jau uzzinās tikai. Nu jā, un tam mums ir, ak, Dievs, šitais ir vislabākais. Šitā ir viena no tām lietām, ko mēs Kristus atvedām no Taizemes. Sushi čips. Super fucking garšīgi. Šitos arī pagaršojam? Mēs jau šitos pagaršojam Taizemē pēdējo reizi. Un viņi ir fucking visgaršīgākie čipši, kādas es esmu ēdis. Ja, iespējams, visgaršīgākie. Viņi ir seaweed čips vai sushi čips? Viņi ir sushi čips. Viņiem ir... tev viņus vienkārši jāpagaršo, lai tu saprastu, kāda viņi ir. Un kas man ļoti patīk, kas viņiem ir. Kā čipši varbūt traki? Viņiem šitā ten ir tā paciņa. Un tai paciņai tie čipši ir līdz šejienei. Viņi ir pilni tā paciņa čipšiem. Nevis tā kā mums šita nav čipši. Čipši ir līdz šejienei. Viņi ir līdz galam. Viņi ir pilni paka čipšiem.
Nu, šī tēma bija tā, ka tik līdz mēs sākām, mēs nevarējām apstāties. Mēs katru dienu pirkām pa pakai un vienkārši rijām visu laiku. Tur nav variantu. Viņi vienkārši pārāk. Tā izemē. Tā izemē, jā. Jūs jau laiku sakurījušies bija. Protams. Tāpēc arī gribējās visu kaut ko. Mums bija čipšas šķīvīt. Nu, pilnā paciņa iedama notestēt pilno paku. Tas es teju līdz galam. Skatītāji ir. Vai ne? Nu, ķipa jā, tāds. Nu jā. Šī te kaut kur. Nu kaut kur jā. Līdz galam tur palielam ir. Bet jā, nebija tā baigi, ka gaiss iznāca. Jā. Ak, Viņi Dievs. tagad Un no kā viņi ir? Arī kartupeļi? Man liekas, ka no Nē, kartupeļiem. kukurūza. Vai kukurūza vai kaut kas, bet viņi ir rītīgi garšīgi. Paņemiet meitenes pagaršojiet. Cheers. Cheers. Ak, Dievs. Ir vēl kūst mutē. Nu, kā viņi taisīja? Es nezinu, Nu, tas ir interesanti. Tas viņi man tā liekas, kūst. viņi tā kā tāda Viņi paši eļļā tā kā vāri. seaweed, tā kā Jā. tāds liekas. Bet viņi vienkārši izkūst mutē. Tu ieliec un vienkārši viņš izkūst. Bet liekas- Bišķiņ Tagad spaisīgi tu vēl. vienu apēdi, liekas, ka tu neko neapēdi. Tas vienkārši pazud. Jā, tāpēc tu arī vienkārši visu to paku var norīt, tāpēc, ka viņi vienkārši paņem visu mutu, pieliek pilnu daļu, un viņi vienkārši nav pazūd. Rītīgi fucking garšīgi. Ja kāds ir tā izemē, Tas ir tie čipsīši. es arī. Rinalds arī approves. Man Jā, patīk, ka šī- viņi saucās vienkārši Big Bag. Lielā paka. lielā Šitos jau sākumā ieraudzīju. Un bija tāds, tie kaut cheapo. Bet viņi arī bija vislētākie. No visiem čipšiem šie vislētākie veikalā. Visos 7-11 viņi vislētākie. Viņi maksāja kaut kādas 29 bat, kas ir... Es papsīšu, cik tas ir. Tas ir vispār nekas, tas nav. Tūlīt pačakošu. Man liekas, ka bija 29 bat. Bet jā, man tieši tas, kā viņi uztaisīja, patīk. Jā. Tas ir tas fun, kā viņi izkūst. 70 centi. 70 centi par šī tādu paciņu. Viņi tiek fucking garšīgi. Nenormāli. Tur arī kaut kāds sīvīdis ir. Jā, Nu, viņš ir tāds zivīgs. nu, tā, jā, viņi ir zivīgi. Nu, viņi ir sushi čips. Oh, jā, tik Viņi sal, kā jums meitenes garšo? Vēl. Okay. Patestē, kā jums garšo? Bet viņi tā kā pazūd vienkārši. Viņš tā kā neeksistē. Kristi Kris vispār dievi. starā. Jā, ir labi. Ir labi. Es varu redzēt, kā jūs vienkārši notiesājat. Nu, šī tāds, tā kā viņi tur bija un tu atklāji to, ka viņi maksā 70 centi. Tur vēl bija arī kaut kāda garneļa garša, man liekas, arī kaut kāda. Mēs Šitie to paši, spēlējām. jā, Jā, bet taisītāji. šitie bija visgaršīgākie. Tieši tie suši. Vienkārši fenomenāli. Ak, Dievs, jā. Es tā tur gribēju izbaudīt. Mums vajag kādu filmu tur uzfilmēt. Jā, tas būs. Vai arī uzreiz tiklīdz mēs sāksim actually kaut kādu naudu pelnīt, tad šito mēs vienkārši varam pārvākties uz turieni. Un tad tāds viss tie paši šorti, tikai Jā. palms būs aizmugurē un labs laiks. Jā, mēs vienkārši jums labāk kontentu taisīsim. Nu, ko mēs tagad darām? Mēs tagad iesākuši esam taisīt mūsējo Omīšu filmu. Nākošo otrā daļa. Iepriekš bija pirmā sērija, Rododendra dārs, ko es iesaku visiem noskatīties, kas nav redzējuši. Un Te pats sitkom. iespējams, kad jau Mājaslapā? šis podcasts būs palaists, kad iespējams jau būs izlaists jau arī otrā Ļoti sērija. noteikti. Ļoti domāju. noteikti. Jā, mēs, tas būs tā kā vairāk par lieldienu tematiku. Ok, lieldienas jau sen jau pagājuši, bet nu vismaz būs tāds, nu, ja ne šogad, tad nākošais gadu varēs Tas paskatīties. ir vienkārši kā mums gāja Jā. lieldienās. Jā, var vienkārši redzēt, ko mēs lieldienās sadarījām. Nu jā, Jā, tāds, ko mēs sadarījām, nu jā, tur tāds. nu, kuram tas Neko. interesē? Neko nespoilējot, bet jā, mēs Jā. tur tā mierīgi pavadām lieldienas. Jā, Mēs esam oms. Un tur Mēs nekas esam oms. nenotiek, nu tāds.
traks vai kaut kāds, negaidīts. Tur viss ir tāds mierīgi, tā kā tradicionāli. Lieldienu. Man bija šokējoši tas, ka es parādīju savai omai to pirmo filmu, kas nezināja, ka viņi fucking nezināja. Ka viņi neredzēja to filmu. Gadu nebija, Mēs vēl filmējām pie viņas tur kaut kādu vienu ainu. To sākumā pašā. Jā, mēs to filmējām pie viņas, un viņa pat nezināja. Man likās, ka viņai jau kāds būs parādījis, bet neviens nebija parādījis viņai to filmu. Un man bija tāds, yes, nice. Ir vēl kāds cilvēks, kas vēl joprojām gadu vēlāk nav redzējis. Un to mēs parādījām. Un viņa vienkārši pārēkusies. Mēs pirmajā stāvā kaut ko filmēs dzird, ka viņa rēc. Man tāds, tik forši, ka Oms smējās. Tad pēc tam viņa tāda saka, nē, jūs tādas ļoti simpātisks dāmas esat. Tāds. Un es tāds domāju, vai mēs tiešām esam simpātisks dāmas? Nē, Rinalds arī šodien, viņš tāds saka, tāds mums, vienīgais, kas ir mums. Tu prasīja par to, ka mums jābūt ir popstars. Jā, ka mums šausmīgi viegli, bet mums jābūt seksīgiem, lai mēs būtu. Un ja Oms saka, ka mēs esam... Kā Oms, mēs esam ļoti seksīgi. Jā, ka mēs kā Oms esam ļoti seksīgi. Tas nozīmē to, ka gan jau kādam opim mēs baigi patīkam. Beigās. Kādam gejopim. Closeted opim. Kāds gejops, viņš tāds... Viņš tāds visu savu dzīvi, neko nevienam nesaka, bet viņš tāds secretly, viņš tāds... Bet te jau viņam Jānis Arānis arī patīk. Noteikti, ka pārģērbušies veči pa sievietēm, 100 punktu kādam ir fetišs uz to. Tas reāli. Par to mēs nedomājam. Bet es vienkārši pieļauju. Tagad tā padomāju, ka tas ir iespējams, ka tā varētu būt. Mēs taisam, lai smīdinātu cilvēkus. Daži skatās bišķiņ citādāk kontentu. Bet, ko viņi dara, to es nezinu. Viņi jau arī neteiks. Nē, tas ir taisnība, ka ļoti daudz no visiem tiem kontentiem, kad vispār internetā ļoti daudz seksuālā tēma dominē visu. Tā, ka, Kurā vietā? Internetā vispār. Kopumā visos tās short video, visur sociālos mēdījos. Ja tur ir kaut kāds, pliks sievietes vai kaut kas, tas kontents vienkārši aizies. Tur nav variantu. Tas ir traka, tas tiem sīkajiem, tur arī kaut kāds tāda veida kontents ir. Tas man bišķiņ nepatika, tur, kur mēs strādājam. Tas liekas ļoti weird, un tu vispār nezini, tu taisi bērnu kontentu, bet tajā pašā laikā tur, rāda pupas vai... Jā, kaut kāds joks, kur griež drēbes. Jā, un tāds, viss drēbes nokrīt no viņi teenagers, bet visiem ir, visi ir 20 pāri. Bet tad tevi attēlo. Ka ķipa tu esi bērns, un tad tur ir kaut kāda tāda seksuāla kaut kāds tur... Tur nav nekas tieši. Tur neviens nepišās. Tur nav. Tur neviens nepišās, bet tur ir vienkārši tas, ka, vienkārši tu redzi to, ka tur ir kaut kas... Tur ir kaut kas seksuāls. Divdomīgi. Vai arī tas, ka vienkārši pēdas rāda visur, zinot to, ka ļoti daudziem cilvēkiem patīk pēdas mūsdienās. Un tad vienkārši speciāli tu sāc to kaderēt to, ka tu pēdas parādi pa visu ekrānu. Un tad pēkšņi tie vidi, ka arī aiziet dabū miljoniem skatījums. Tāds, I wonder why. Bet vienīgais, kā tu to var izturēt, ja tu pareic par to visu. Un ja tu vienkārši taisi, ja tu nedomā par to, ka tas... Piedurēs, jā. Tas bojā tur, es nezinu... Viss cilvēks, ka tas ir kaut kāds fetišs un kaut kas tāds. Bet ja tu vienkārši pasmējies tāds kur ir šitā tas ir vienīgais veids, kā tu vari 3 gadus to izdarīt pēc kā. Bet pa lielam, tas seksuāla aspekts ir arī pat vajadzīgs nedaudz, ja tu gribi tiešām tā, lai aiziet viss tas kontents, tur kaut ko vajag iekļaut. Tā, lai ir kaut kas divdomīgs. Jo cilvēkam tas ir vienkārši dabā iekšā, tu tur neko nevar darīt. Visiem būs tāds kaut kāds seksuāls tāds. Uz kurien tev acis rāda tāds pirmā lieta, uz ko tu paskaties. Ir tīpaši, ja tu kaut kādu no čaļiem gribi. Viņiem vairāk arī tas... arī uz skaistām lietām tev vienkārši acis. Bet piemēram video, kur ko džeki ir, tie nekad nestrādāja. Strādā. Dažreiz strādāja, bet tāds, bija vairākas reizes, ka mēs pārfilmējām to pašu video tikai ar vīriešiem, un viņš vienkārši neiziet. Nav pārāk skaisti vīrieši. Varbūt. Tas ir ļoti noteikti. Varbūt, jā. Bet mēs jau tur tādu. Mēs tur mēs varam būt, un tas var... Kā Oms, mēs esam seksīgi. Tāpēc mums vajag, kā Omām, mums vajag taisīt video un taisīt viņus tādu seksuālu, lai mēs pamudinātu cilvēkus uz to, ka viņiem tāds, man patīk. Seksīgs Oms, un plus vēl tu skaties uz transgenders, mēs esam ļoti inovatīvi mūsdienu. Tā kā mēs esam ļoti mūsdienīgi, tā teikt. Bet mums Jarāns toreiz teica, ka viņš īstenībā bija pirmais Viņš teica, Jarāns teica, ka viņš ir pirmais transseksuāls Latvijā.
Nu, tāds Jokojoties. publiski zināms. Jā, bet tāds, jā, Nē, nu, pārģērbās. Vai tas ir tā savu kā... taisnību. 90. gados padomu savienība sabrukus, un tad pirmie kaut kādi, kas Vai tas ir parādās. vairāk tā kā drag queen, jo viņi pārģērbjās? Nu viņam jā, arī tas ir tā, drag, tā kā, I guess. Nē, tu neesi nekāda operācija nav uztaisīta, Bet- tu vienkārši pārģērbies. Nu jā. Mēs arī aizskaitamies drag queens, ja mēs pārģērbamies pa omām. Pat ja mums nav nekāds sexual pleasure tajā visā, tad mēs vienkārši pārģērbamies. Tur nav vienmēr seks, bet, nu jā, droši vien pārsvarā ir. Tāpēc arī visi cilvēki vienmēr saka, ak, Dievs, jūs esat savu omu fetišu un vispār. Man tāds Uzreiz pilnībā. tas ir pirmā lieta, Pirmā kas lieta, ko ir. cilvēki izdomāja, tas, ka Visiem tas ir uzreiz kaut kas tāds, Es seksuāls. negribu pat zināt, pa ko jūs domājat. Man tas ir vienkārši smieklīgi. Tas ir vienkārši smieklīgi. No bērnības agrām dienām. Man Man vienmēr ir licies rēcīgi, ko Edijs Mērfijs pārģērbies pa kaut kādu Vai sievieti. lielās mammas māja. Jā, viņš ir Rasputī vai kaut kas Vai tam tas līdzīgs. Martin Lawrence, ka viņš bija Jā. Big Mama. Jā, tas ir tas, nu, kā man tas, nu, vienkārši tas patīk, tas viss prikols. Un arī tas, ka, nu, bieži vien tur tās omas, nu, ja tās ir actual omas, viņas nevar izdarīt tās lietas, ko mēs varam Jā. izdarīt. Mēs gribam, lai viņas backflips Mēs esam taisa un lai mēģinājuši. viņas krīt kaut kur lejā. un Mēs ko. esam mēģinājuši, bet ir bijušas reizes, jā, kad es biju Pastum. vienā filmēšanas laukumā, kur es vienu omītu, vai tāds, es vienkārši jokoju, es tāds ar viņu, es viņu pagrūžu, un viņu savu fucking celu pārsit un asiņo, un viss vienkārši ārprāts. Tāpēc, ka es aizmirsu, tāds, jā, viņi ir omi, viņi taču fucking nevar nostāvēt tā kājās. Es nevaru viņu grūstīt šitā, te man tāds, viņi vienkārši pagrūda fucking tajā viģikā. Nu, ne viģikā filmā, īsfilmā vienā. Un tā omiņa tāda, viss kārtībā. Tas režisors pienāk klāpš tāds, kas tu, bļaļ, nesaprot, ka viņi ir fucking veci kundzīt. Man tāds, Un viss tāds skatās, tad, ko tu izdarīji? Tu viss Tas šito. bija tik briesmīgi. Es tik sūdīgi jutos, man bija tāds, fuck. Un tas bija pirms mēs filmējām Melders kundzes Petūnijas ar tam kundzītēm, kas mums pirmā tā kā filma bija. Un tad man bija tāds, bļāviens, man bākas viņas kaut kā nesavainoja. Bet, nu, jā, nu, Bet tas ir, jā, nu, tāpēc arī mēs vienkārši pārģērbamies paši pa omam, jo mēs varam vienkārši fucking viens otram iesist pa seju, un tas būs ok. Mums nenokritīs pusē. Jā, kāds pups nokritīs, bet, nu, Bet tas ir, jā, tā nedrīkst darīt īstā momā. jā, nevar īstai omai uzsist pa pupu, viņai kaut kāda problēma Nu, būs. tad uzreiz vajag CGI vienkārši. Tad uzreiz vajag vairāk naudas. Jā. Nu, man patīk, jā. Es ļoti gribu sasniegt to līmeni, ka mēs varam kaut kādas CGI omas uztaisīt. Nu, ka omām kaut kāds, nezinu, tur Bet man liekas, ka mums būs vairāk tā kā ir uz to Ediju Mērfiju. To, ka mums būs vienkārši virsū. prosthetics tā kā. Jā, tā kā fake oma mums būs virsū. Un tad tā mēs varēsim, tāpēc, ka mēs vēl iekšēji jaunas. Jā, es gribētu iedomāties, ja mūs uztaisīja kāds make-up artists tā, ka mēs rītīgi izskatāmies pēc omām. Tā, ka, nu, rītīgs oms. Tā, ka, nu, pilnībā, nu, tā, ka tu ej pa ielu un cilvēki Tā kā domā. Bad Grandpa, tā kā Jackass arī. Jā, tā, ka tu vari apmuļķot cilvēks, ka tu esi kundzīt. Tas ir tik fucking labi. Tas ir tāds prikals, ka tu vienkārši esi pārģērbies pa kaut kādu kundzīt un cilvēki nezin to, ka tu neesi kundzīt. Oi, tas būtu tik labi. Mums vienīgais bārdiņš jādzer nost. Tad. Nē, tur var. Ja ir kaut kāds series, kur mums to vajag. Nē, nu, darīt, ja tas tu, esam ieri. ja priekš kontentu tas esmu Uz gatavs. kaut to kādu darīt. mēnesi, ne, mazāk, 2 nedēļas, cik tur vajag, lai attauktu. Jā, ātrien. Tev jau bija arī to nodzina bārdi iepriekš. Un tev Bet, bija ja man, ļoti bet ja man momentā. visu laiku virsū ir vēl kaut kāds dubultzodīšs vai kaut kāds maziņais zodīšs un šitāds vajadzīgs, Nu jā, tos Tas ir pilnīgi omu kaut kas vaidziņus cits. uztais, ka viņi tādi nokarājušies, tad buldoga seiņi. tad mums tāds izlaiž in the wild, mēs vienkārši steigā par Ak, Rīgu. Dievs, es tā gribētu. Es Biedēt vienkārši cilvēkus, iet un mēs- vienkārši čakarēt visu. Tas skūterīšiem tā ir kaut kāds triks. Es tāds iet seksu veikalā tādā vairs. Es atvainojos, jūs man dokumentus neprasīsiet. Kā jūs zināt, cik man gadi ir? Un tad tāds šitā vienkārši čakarē. Kaut kāda oma tāds prasa, kas jums ir vislielākais dildo šeit? Un tāds, man jau tur jau ir. Es jau visu man esmu es jau esmu visu izmēģinājis, es vairs neko nejūtu, tāpēc man vajag vislielāko kādu vienu var iespējami dabūt. Un tad oi, tas būtu tik labi. Es tā gribu tādu vidi, ka Tas ir tā Omi kā iet pirkt kaut kādu fucking monster dick fucking šito te dildo. Un vienkārši tāds, man vajag. Es nejūtu neko. Vai tas man mazdēlīši sāk tur kaut ko? Viņš nevar dabūt mītīt. Es mazdēliņam prasīju, viņš AliExpressā man kaut kādu sūdu pasūtīja. Tas nebija labs, pārāk mazišs. Viņi nesūta tik liels. Jā, viņš bija tik maziņš, ka viņš tur palika. Es nevaru. Kaut kur pazūd, es viņu vairs nevaru atrast.
Zin kā vecam cilvēkam, es tur atstāju, es nezinu, kas tur vēl iesprāst. Paiet kādu nedēļu tāds, ai, reko iznāca ārā, vai dienu. Es nevaru atdot. Pareizi, reku viņš ir, reku pazud. Man patīk, ka mēs apskatījās, ka tajā Bolt, nu tā kā tajā Bolt marketā un Volt marketos, jā, ka tur var pasūtīt vibratoru. Tāds, nu, cik desperate tev ir tāds, ka tāds, shit, nu. Bet tas ir tik labi, ja tu gribi būt tāds, nu, es negribu kas zina. Un tev vienkārši atsūta. Un te ir tikai viens cilvēks, kas tāds tev iedod. Vai arī iedomājies, tu pasūti tā kā ēdienu. Tu, piemēram, esi kādas meitenes vakarā, un tu tāds pasūti ēdienu. Un tu tāds skaties to ēdienu, un tu tāds vēl kā ārā, čipsīši, vēl kā ārā tur, tur kaut kādas tur sieriņi, kaut kāda garšī, tur kaut kāds vīniši, kaut kas tāds. Un kas tur apakšā, kas tāds ir, kas ir? Un tad izvēlas tāds vibrators, un tāds. Kaut kur jau jāpielieto išokā. Nevar jau tā vienkārši mest ārā. Kur tu mēs viņu liks tagad? Vienkārši būs. Dirsā liks vienkārši. Jā. Tas inčīgi, un viņš arī strādā pēc 10. Bet arī tas, ka cik ļoti lēts tur tas ēdiens ir, nu tā salīdzinoši. Es aizēju uz veikaliņu, te patās kaut kādu, nezinu, Maksimu vai Latiņu vai kaut ko, un tad tāds tur daudz no tā ēdiena ir dārgāks nekā tajā tur Bolt marketā vai Volt marketā. Un tīpaši, ja viņi tev kaut kādu free delivery var iedot vai kaut ko. Uz tavā māja, tev pat nav jāiet. Tev pat nav jāiet. Tev nav jābrauc ar mašīnu uz veikalu. Tu vienkārši tev atved. Tā kā, nu, tu ietaupi degvielu, tu ietaupi, nezinu, tur ietaupi savu laiku. Un tas viss, tas vienkārši tāds jau ir. Un tev nav, un arī ir tas, ka tu ieejot veikalā, tu nenopērc daudz visādi šit, ko tev nevajadzēja pirkt, ko tu negribēji. Jo, nu, vismaz man tā ir, man parasti tāds, vajag nopirkt ūdeni un, nezinu, olas. Es aizēju nopērku ūdeni, nopērku olas, bet tajā pašā laikā es ieraugu pa ceļam vēl visu kaut ko. Un tad man tāds, šito man arī vajag. Nu jā, tur ir tāds vairāk, ka tu tāds domā, ka tu tāds, es tev vairs negribu nākt apakaļ, tāpēc es paņemšu tagad varbūt. Bet tāpatās, man liekas, marketplace ir pilnīgi tas pats. Ka tu vienkārši skaties un tu sāc ņemt, jo tu jau tāpatās redzi, kā reku jūs atlaidi, un tu vienkārši sāc spiest. Bet tā staigāšanās, zini, kā tu dažreiz pamani kaut kādas lietas, tur kaut kādas snacks vai kaut ko, tu centies izvairīties. Tu tāds ieej veikalā, tāds bērns vai gribās ēst, tāds skaties jau tur kaut kāds končiņas, kaut kas tāds. Ir sūdīgi iet uz veikalu tā, ka tu gribi ēst. Jā. Ja tad tu vienkārši sapērcies vissliktākās lietas, ko tu vien vari. Jā. Bet es gribēju segway uz to, kas skatās tajā marketplace'ā. Segway? Jā. Tā kā braucamo? Nē, segway uz nākošo, es nezinu, kā to sauc. Uz nākošo tēmu. Ok, pārēj kaut kādu. Pārējām. Jā. No uz to, ka skatās uz to tur un ka izvēlās visu kaut kādas lietiņas. Jā. Un man bija tā, ka es sēdēju, es parasti nesēžu Instagramā. Jā. Bet nu šoreiz man viena reklāma, viņi man dabūja. Viņi man paņēma ciet. Tu Temu pasūtīji. Un es Temu pasūtīju. Un mēs tagad pačekos, ko es nopirku. Shit, ok. Un šitais bija tas prikols, ka tu vienkārši skaties kaut kādas fūdiņas, un man tāds, es vienkārši tur bija tāds, es ietaupīju tur 50 neriks, tev būs. Tā, es tagad ilgšu ārā. Ok. Dārguma lāda. Jo šitās ir. Tev pat nav unpackots, tu pat neesi apskatījies. Es nezinu, es neesmu iztestējis. Oh my god, reāli fucking mais. Tas ir tā kā Ziemassvētkos. Pak tev nazīti iedod? Jā. Paņem nazīti. Es nezinu kaut kā. Kā ir vieglāk viņu. Un tā es domāju, mēs izies cauri šitām ten un paskatīsies, cik tās tēmu lietas actually Pagaid, es varu attaisīt. Jā. Jo šitais bija tāds, es vienkārši apskatījos, man bija tāds viena lieta, ko es redzēju, tāds pēkšņi maksā 3 eiri. Un man bija tāds, ok, un tur tāds, bet shippings ir tur līdz 10 eirikiem, un tā es vienkārši sāku skatīties tās lietiņas. Es vienkārši tu paketpusī arī pasūtīji? Kas te? Paketpusī pasūtīji. Tur ir tāda? Jā. Nerāda to. To izeditojam ārā. Viņiem pats vēl cārā, tas tavējais. Tā, kas mums te? Es tev došu viņu. Tas tā kā Ziemassvētki. Tā, kur ir Ice Cube Maker. Oh my god, Ice Tray. Man nepatīk, ka viss tā skaņa ir baigi sliktā skaņa tagad. Nečaupstinās baigi. Nečaupstinās. Būs ok, nav tik neciešam. Nav neciešam. Pabišķiņam kaut kā. Ok. Ot šito. Man likās, te nevar nošaut greizi. Kaut arī tagad var, es skatos uz viņu, viņš ir krietni maziņāks nekā es domāju, ka viņš būs. Bet viņš ir Ice Tray.
Viņš bija, tev likās, ka viņš būs Man milzīgie klucīši. Milzīgie klucīši. Bet šitie arī diezgan labi, jā, viņi diezgan lieli ir. Nu, tas silikoniņš. Nu, cik šitāds var actually izmaksāt? Ko tā veikalā viņš būs kaut kāds 6 eiro, 4 eiro, 5, kaut kas tāds. Bet jā, šis ir labi krut. Jā. Tā, šitais ir win. Šitā ir laba lietiņa. Es domāju, ka cik viņš maksāja? Viņš maksāja, man liekas, uz atlaidu. Es varu apskatīties. Paskatīties uz viņu vēl. Es tulīt tās izvilkšu savu. Šitāds te. Jā, ja viņš ir melns, to nevarēs redzēt tik viegli. Nu, skaisti. Otiš approves? Es approvu, es gribētu šurāt. Pēc cik viņš maksāja? Tā, es tulīt apskatīšu. Nu, man jāzina, cik viņš maksāja. Viņš maksāja 6 eiro, tad nē. Tā. Šīreiz maksāja 2,40. Nu, ok, fine. Jā, makes sense. Nu, kāds Pepko pirkums. Nu, tāpat tās arī viņš tur maksātu. Ok, krut. Jā. Okay. Nākamā lietiņa, ko es teicu nopirkt. Šitā būs pēdējā lietiņa, ko es gribu. Jo šitais bija, ko es sāku visu šito ten. Tu es nolieku šitē. Es nezinu, kā mēs šito parādīs, bet jā. Tas ir hamoks? Tas ir hamoks, labi. Es rādu, bet es nezinu. Nu, mums viņi jāpiesiem pie kaut koku un jāieguļās, lai mēs viņu varētu actually iztestēt. Jā. Es gribu zināt vienu lietu. Viņam nav. Viņam nav nekāda logos, kas man nepatīk. Viņam vajadzēja būt logos, ķipa? Man liekas. Šitam vajadzētu būt gear top. Nu, es neticu, ka Temu būs kaut kāds actually firma. Nu jā, tas ir tas prikals tagad par Temu. Šitais kaut kāds pakaļdarinājums ir. Nē, nu, galvenais, lai viņš iztur to svaru. Lai nav tā, ka tu guli. Viņš izskatās kvalitatīvs. Jā? Jū, normāls karabīns. Labs karabīnīts. Es gribu redzēt to logo. Nu, kas te reāli? Nu, vienīgais, ja tas šūmu vietas, galvenais, lai viņas nepakāš kaut kā. Viņš ir vienkārši tāda repliku uztaisīt šitam. Gan jau, 100 punktos ir kaut kāds kāpī. Bet, nu jā, viņš ir Ak, Dievs. Viņš ir baigi labais, tāpēc, ka viņš tā, kad tu noliec to, viņam ir vēl šitais tīkliņš. Viņš ir Ah, tā teltīt augšā. oh my Viņš God. tādiem aplīšiem. Nu, viņam vajadzētu strādāt arī tik labi. Tu viņu tā kā arī āru var redzēt, kamēr tu guli. Šitāds sēdi iekšā. Un pasies. Arī tev maika nedzird tev. Nu jā. Un šitāds, tu var mierīgi redzēt cauri, jā. Nu, šitais bija tas, kāpēc es vispārībā iegāju tajā tēmu. Jā. Jo Tev vienkārši īstajā rādījās dzīvē- reklāmā hamoks. īstajā dzīvē šitais gear top, viņš maksā kaut kādu 40 eiro. Nu, es neticu, ka tas ir gear top, bet tas ir gan viņš ir, nu, gan jau viņš ir- pakaļdarinājums. Jā, jo bet, viņam nu, ir šitā feature iekšā viņam. No tā, ka tur ir tas Jā. tā teltīša lietiņa. Un tad te vēl viss kaut kāda. Te vēl var apsekt. Ar šito ten var tā kā saules protection. Viņš īsti neaizstāv pret lietu. Nu, ja es midzinu, tad viņš aizstāv. Viņu vēl var augšā uzlikt. Uz tā tur, bet tas pārsvarā, lai tev acīs. Nu, man ir galvenais, lai viņš nesaplīst, kamēr tu guli viņā. Bet viņi ir izturīgi. Gan jau. Ja tu vienkārši, ja tu nezīti kaut ko tur darīs, tagad viņš saplīs. Jā. Bet jā, kā tu domā? Cik šitais maksāja? Man liekas, ka tu jau zini. Es neatceros. Tu neatceries? Tu man kaut ko teici, dešaks? Nu tā viņš ir 40 veikalā. Šitais dabūja pa 3,80. 3,80. Tas bija tas iemesls, kāpēc es 3,80 eiro. What the fuck? 3,80 eiro pa hamoku. Pa hamok. Pa tāda outdoors, pa šitādām featurām hamok. Ok, nu es ļoti gribu redzēt, ka nesaplīsīs. Man uzreiz tik līdz es dzirdu, ka viņš maksā 3,80 eiro, man uzreiz liekas, ka viņš saplīsīs momentā. Man arī likās. Es redzu, ka tur nav tas gear top, tas tur, bet viņš ir ļoti līdzīgs. Ļoti labs bāja reāli. Nu, pat ja viņš arī saplīst, es teiktu 3,80 eiro. Nu, Totally worth it. Vienreizējais kaut Jā. kā. Nu jā. Bet nē, šitais arī win. Ok. Šitais ir kārtīgs win. Pagaidām, pirms mēs Te, ka mēs gulēs hamokā, tu varēsi būt tas, kas guļ pirmais viņā? Protams. Ok. Es visu laiku viņus testēju. Tu varēsi gulēt manā otrajā. Ok. Ko es nopirku par kaut kādu 33 eiro, Ok. kuram nebija. Nu, ja viņš būs labs, es arī tādu pasūtīšu. Kad 10. Lai vienkārši veselu tusiņu var uztaisīt ar hamokiem. Jā, lai mēs tur filmētu paralēli kaut kādā mežā, un tad mēs Mēs vienkārši tur. 10 cilvēku vienkārši guļ Jo es hamokos. nevaru tas prikals, man tā patīk hamokos gulēt. Nu, es Tas prikals, neesmu, ka jā. tu tāds pamodies, ir svaigs gaiss, un tu tādā šūpuļu tīkliņā. Tas ir tik fun. Citiem slikti paliek, bet man nereāli patīk.
Nē, tad tu baidies pa naktī, tev kāds lācis noskries. Jā, nu galvens neapvemties tajā hamakā. Jums baigies vējš, un tu tāds sāc šūpoties. Bet man patīk. Es nezinu, man patīk, ja šī tā te tur ir. Nu jā, tā kā tāds bēbīts jūties. Tā. Nu, tā nākamā lietiņa. Kas ir nākošais? Man ir te kaut kas maziņš šeit. Kas tas tāds ir? Man liekas, es zinu, kas tas ir. Man jāvar vaļā? Jā. Man tu nu, es gribi? arī atvēru. Kārts? Tas ir kārts. Pokemon kārts? Nē, tas nav Pokemon kārts. Karbons. Karboniņš. Es saku, es vienkārši random lietiņas kaut kādas sāku ņemt. Ļoti. Jo man arī tāds, kārts nav. Tur ir tā, kad tu sāc skatīties, tur vienkārši tāds, tu sāc domāt, ko tev vajag. Tas tā kā vienkārši Bet tad tu arī kārts. paņem. Es izņemšu vienu. Jā, tas ir kaut kāds certifikāts. Okay. Certifikāts. Nu krūts, viņas ir tādas plastikātas. Lai viņas jāpret. Viņas neņurcās. Diezgan krūts džokerīts. Šī tāds spīdīgs. Viņš tāds zelta. Redzēt to. Nu, okay, viņam tas quality nav tas labākais. Viņam ir bišķi tāds scuff marks. Bet viņas tur lietu spēlē kārtas. Šitāds outdoors viņi var būt. Jā, tas viss ir inīts. Izskatās, ka viņš gatavojās Jā, bēgt. Man arī bija tāds. Tā kā es viņu pasūtīju, man bija tāds, es kaut kam gatavojos. Tu gatavojies bēgt projām un dzīvot mežā. Jā, un spēlē kārtas pats ar sevi. Jā. Nu, cik tu domā, cik šitais maksāja? Tas ir kaut 50 centi. Tas gan nav. 1 eiriks. 2,50 eiro. Es labāk hamoku nopērku. Pa 1 eiro vairāk. Jā. Bet šitais iet Jā, izklāt. fun. Jā, krut, prikols. Viņas, jā. Nu, šitāds ir tāds puswen, tāpēc kotačs domāju, ka viņš būs pa brīvu. Viņam pat certifikāts nāk līdzi. Tur nav kāds kodiņš? Tas to garantija dabūt viņam. Certificate. Pet. Sophisticatedly handicraft with pet. The glittering picture denotes the blessing of happiness and prosperity. Each set of the playing cards comes with a certificate of ownership. Tev reāli, ja kāds tev, tāds saka, šitas manējās, tu parādi šito. Viņa tāds, ok. Tāds, ok, jā. Ja kāds manā nazīt nāk klāt un tāds atdod. Atdod man savus kārts, man ir certifikāts. Kur tu šitādi izlēji? Man patīk, ka viņi actually pat tur reāli maksā tos 2,50 eiro vai cik par to, lai viņi uzprintētu šitādu certifikātu. Nē, krut. Nē, tas jā. I guess tas viņi pat... Tā kā no pet pudelēm tas tur. Es vēl izglābu. Nē, es domāju, ka tu tieši daļ šitā tu pakās pasauli, jo tu ražo kaut ko. Tu viņiem radi pieprasījumu, lai viņi ražo vēl kaut kāds pet produkts. Nu, tad viņiem nevajag tik lētas lietas man dot. Tā, Jā. nākamā lietiņa. Kas tāds ir? Čībiņas? Microfiber towel. Oh. Es tiešām gatavojos uz kaut kādu pārgājienu. Kam microfiber towel tev vai? Beach sports travel? Oi. Es tā pateikšu. Microfiber nenoslauka. Viņi visi bija lēti, tāpēc es viņus ņēmu. Nu, ok, bet microfiber... Un viņi agrāk maksāja ļoti daudz. Un es ietaupīju ļoti daudz naudas. Bet kāda jēga no microfiber towel, lai slaucītos? Jo viņš neabsorbē slapjumu. Viņš absorbē tieši. Viņš tieši ļoti ātri absorbē slapjumu. Jā? Man ir microfiber dvielīts. Viņš ir ļoti labs. Viņš ir tā kā sporta dvielas. Nu jā. Jā. Bet man personīgi nepatīk viņi. Man nepatīk tā sajūta, kad tu viņus, kad tu slaukies ar viņu. Jo viņš tāds lipīgs liekas. Bet, tas tā kā viņš absorbē tā kā. Viņš galīgi nav tāds. Bet viņš ir labs. Viņš ir, actually tāds pats materiāls. Kā, jo man arī bija agrāk. Kristējers. Tur ir 2 iekšā? Jā, maziņais un lielais dvielīts. No šito tu var tīrīt teļukam ekrāns. Es varu notīrīt, ja ekrāns būtu visu māju. No šito maziņo, es domāju. Tur slaucīt kaut kādu elektroniskos kaut kādus. Bet viņš ir labs, viņš liekas tāds labs quality. Ok, šitais gan maksā kaut kādu dešaku. Šitais agrāk, no ķipā. Jā, ja tu patestēt, kāds tas materiāls. Viņš labs ir. Viņš tagad tuvējies sportvielas. Es cerēju, ka viņš būs tagad tāds pūkainais. Nav nevainas. Viņš labs ir. Jā, un vēl pat somiņu. Šitais agrāk ķipa maksāja 59 eiriks.
Tas ir bullshit. Viņi ieraksta, ka ķipa viņš ir maksājis. Bet... Tā oriģinālā prece, iespējams, tā kas ir šitais tikai kaut kāda nenormāla. 59 eiro. Viņi nav kaut kāda firma. Microfiber towel. Jā, nē, bet te bija firma. Nē, kur tas maisiņš ir? Kurš? Šitais? Škots. Nē, viņš nav. Viņš ir vienkārši Microfiber towel. Microfiber towel kompānija. Nu jā, tas ir Temu. Nu tad cik tu domā, cik šitais maksāja? Dešaks. 4,50. Ok, es arī tādu gribu. Šis ir labi. Šis ir ritīgi labi. Nu, man patīk šitiem dvieļiem, kas ir krūti, tas, ka viņi ritīgi maz vietas aizņem. Viņus var viegli salocīt. Jā, viņus var viegli salocīt, bet man liekas tāpatās, ka es kārtīgi, ja viņi nevar noslaucīties, jo viņš neabsorbē tik daudz slapjiem kā parastais dvieļs. Nu, ja tas ir tāds pats kā mani mājās, tad jā. Tā, nākamā lietiņa. Reku, comebacks. Tas ir tas ir sleeping mask. Nu, redz, es tev parādīju toreiz to sleeping mask, un reku, viņš tagad paņēmis ir pasūtījis savu. Viņam nepatika tas, ko es viņam iedevu. Es viņu paņēmu, lai mēs ar salīdzinu. Nu, ok, nu tas ir ritīgi shit quality, bet nu šitais... Nu, ko nepatīk? Paņem pat... Viņš ir baigi milzīgs, tev tiešām tik liela galva. Ak, Dievs, viņam pat deguntiņš ir. Jā, tāpēc es arī paņēmu. Ok. Viņam ir kaut kādi klipsīši. Man interesē, vai tie klipsīši. Nu... Cik cheap viņš jūtās? Viņš ir smirdīgs ļoti. Jā, izmazgāt. Man liekas, ka nē, tu viņu kaut ko sačakarēs, tu izmazgās. Man gribētos, lai viņš labāk tā, ka to degunu šito vietiņu noslēpja. Nu, lai tu elpots ar mutu vēl? Nē. Vienkārši tas, ka jau gaisma nāk no apakšas. Bet nu, tas arī gan jau atšķirībā, kāda tev galva var pamēģināt uzlikt. Bet tā ir labs. Man patīk, ka viņš nespiež uz acīm. Jā. Viņam ir tagad tāda curves virs acīm, kad viņš nav virsū acīm. Man liekas, ka šitais būs fails. Nu, tu redz kaut kādu gaismu. Nu, bišķiņ, bet vēl tums būs. No, jā. Nē, viņš ir labs, viņš tagad tāda Batman maska. Nē, šitos ar salikt, kā tu gribi. Nu, šitais ir labs. Nu, es mazarētu. Nu, es varu redzēt, jā. Nu, dēļ tā deguna. Jā. Šādiem maziem deguntiņiem domāts. Jā. Bet jā, viņš labs, man patīk. Cik maksāja? Tā. 5 eiro. Šitais maksāja? 1 eiro. 1 eiro. Es pasūtīšu arī tādu pašu. Man vajag. Pagaidām, visi baigi labi. Nē, nu es baigi skatījos. Jūs sakat tādu mušiņu, tādas lielas atstiņas uztais tādas. Var redzēt? Kaut kas tāds. Reku iekšā, es nezinu, varbūt var pamanīt, ka iekšā viņam ir tāda curves, jā, tāda soft, viņš ir Tur tāda ieliekās tā atstiņa, tur tāda bedrīta. Un nav neskarās klāt acī tā maska, jo man tā maska, kas man ir, viņi skarās acīm klāt. Šitais uztais tāda tā kā vietiņa, lai tu var atvērt acis, ja tu gribi atvērt. Nē, viņš labs. Viņš ir tāds cheap, bet, nu, viņš ir kruts, viņam tā forma ir laba. Vienīgais, kas viņam par šito ten, ka viņš neatnāk vaļā, jo viņam ir klipsīši. Bet viņš nenāk vaļā? Viņš nāk vaļā, bet es vienkārši īsti nesaprotu to jēgu tam klipsītim, ja tu tāpatās nevar mainīt viņam tā kā to... Nu, tas ir varbūt labāk nekā tu uz ausīm šito te dari. Nu, redz... Nē, šitam arī tie. Redz, viņš ķipa šitā klipsējās, bet viņam, es saprastu, ja viņam tu varētu mainīt to tur ciešumu vai kaut ko, bet kāda jēga no tā klipša, ja tu, nu... Tu vienkārši ar uzmauku galvā. Bet tu var šitā viņu noraut. Nu jā. Tad es negribēju. Tā kā mēs runājam toreiz, kāds ienāk istabā, kāds tev grib apzakt, un tāds vienkārši paņem viņu norauj nostā. Bet viņš nenāk šitā nost. Viņš gan jau šitē noplīs. Ok, labi, ka viņš ir stingrs, bet es neredzu to jēgu, kāpēc, kurš liek šitā ten. Nu jā, tu negribi matus atčakarēt. Nē, nu jā, kaut kā. tas varbūt jā, ja tev baigā frizūras attaisīt, nu tāds gultā. Ja tu guli perfekti un tu nepakusties vispār panāk. Jā. Tā. Nē, ok, šies labs ir. 1 eiriks. 1 eiriks. Ok, ļoti labs arī tā grib. Nākošā. Man liekas, ka šitā būs ritīgi slikti. Bet es nezinu. Kas tas ir? Kas tur rakstīts? Packable hat. Tev būs cepurīta. Oh my god. Tā būs tā kā Explorer cepurīta. Oh, viņš jau ir ar to visu maisiņu tā cepurīta. Prikols, es gribu tādu. Ej, galīgi šies tik krut ir. Oh my god, reāli. Ej, galīgi reāli, šies tik krut ir.
Bet viņi ritīgi labi cepuri. What? Tu vari ielikt, lai tev apakšā ir striķīši, ne? Tas tur, jā. Jā. Wow. Un tu viņu var salocīt un ieliec kabatā. Oh my god, tik labi. Es nezināju, ka viņi arī salocīt. Tas ir tik krūti. Ok, te ir kaut kāds čaina, tāds tā kā bļimbuks tur tāds ar tāds maz cilvēks čaina tur, bet, nu, tas pofīgi. To var nogrēst nost. Bet, nu, Pilnīgi viss būs normāls. reāli. Es skatījos visus tos mīmus par tīmu, un ka tur viss ir rītīgs šeit. Labi Bet man tāds, cepuri. ja viņi maksā, tik... Es arī tādu gribu. Nu, cik štādi maksā? 5 eiro. 3 eiro. 3. Cik tu naudas iztērē pa visu širo kopā? To es pateikšu beigās. Ok. Viņi otrādi. Pagad, tu viņu otrādi izvilc. Viņai šajā jābūt, tāpēc arī bija tas čaina. Viņai jābūt šitā. Ok. Tas smukāk, jā. Jā, viņa smukāk izsauc uzreiz. Un tu viņai arī te var savilkt širos ten. Tikai viens ir, ko var ciešumu uztaisīt. Ļoti Nice. practical. Un viņi ir ērti. Viņi ir ļoti labi cepurīti. Ja man nav šitāds cepurīts, tagad man ir. Jā. Šitā ir ritīgā tāds, mēs ejam pārgājienā. Pasargās no saulītes. Tā man ir šitāds kaut kāds. Kas tas ir? Vēl 2 lietiņas. Ziemassvētku, nu. Es epidemic sounds iesmīgi. Saulens. Saulens. Viņas esas ļoti maziņas. Tēmu saulens. Man liekas, ka viņas būs tev pa maz. Viņas esas ļoti maziņas. Man maziņ galviņ. Nē, man nav tik maziņ galviņ. Viņas ir ļoti maziņas. Viņas tā kā maz bērni. Tas brillīts visā. Sievieši. Jā, viņas tev pa maz ir. Tu izskaties ļoti rēcīga viņām. Paskaties kamerā. Var redzēt, ka viņas tāds. Jā, viņas ir tī. Bet man acis neiet tā kā pār acīm. Nē, bet viņām, tad viņas šitā vietiņa, tev uzreiz viņas ir tā, kaut kur šeit. Viņas ir augšā. Tas nav tā kā pret. Nu, nē, viņas ir krietni pa maz tev. Sievieši gan jau. Es domāju, ka nē. Viņas vienkārši ir mazām galviņām. Viņas ir rītīgi mazītas. Apsies, kā es uzvilkšu viņu. Skaties, kā izskīsies. Normāls brils. Man temu brils. Tēmu, bet parāuz. Ja tu viņas kaut kā šitā vēl, tad viņas vēl ok varētu izsīties. Šitā varētu ziedītē. Man vienkārši Jā, apnicis. šitās ir Man labas vienkārši priekš ziedīt. apnicis ar to tur, jo es arī neredzu tavs acis, man patīk. Man apnicis tās manējās saplīsušās. Šitās tādas stulbas ziedītas brilles, Šitās man ir liekas. rītīgi, jā. Bet, nu, jā, I guess. Nu, cik viņš maksāja? Skat 50 centi. Tagad jau tu. Tagad Eiro 70. Ok, es nepirkšu tāds. Šitais ir vienīgais fail. Jā, šitais ir fail, šitais ir Kā sūdīgs. viņas izskatījās vispār? Viņas izsās, nu, Ne, jā. viņas ir šitādas. Nu, bildē viņas izsās labāk. Uzliec vēlreiz. Tev tagad viss podcasts šiem brillēm jāsēž. Kad vai? Jā. Tas ir tik weird, izsās, ka tev acis ir baigi tuvu kopā. Bet man jau ir, man viņas nav baigi, es neesmu baigi olā cilvēku. Nē, bet tev ir tas vienkārši, tas brills tev vienkārši uztais vēl trakāk. Nē. Izsās, ka Es tiešām domāju, cilvēkam... es novilktu, es būtu tā kā Laikam, Milhausis, man liekas, man tāda punktiņa. No, ka tiem Asian cilvēkiem, viņiem ir tāda maziņa deguntiņa. Arī maziņa galva. Jā, Viņa viņam ir maziņāk. visiem. Tā. Nu, šitais bija eiro. Un tā pēdējā lietiņa. Ok, kaut kas liels. Jā, tas ir pa visu šito te. Kas tas tāds ir? Šitais ir dušas mērs. Tas ir tas, kas nokrāso viņa sarkanā krāsā, kad tu uzkāp. Izsās tā kā asins. Nē, ok, viņš būs labs. Viņš normāls, viņš tā kā Pepko. Šāds pats, jā. Normāls tālu. Kā smirni. Nu jā. Nepatīk tā. Ui. Robert, tā kā man tas Jā. tur. Nē, normāls. Bet Labs. tas ir soft. Rekrējis māju pagad. Viņš tāds, jā, fazī. Elektrisks, tāds elektrizē bišķi. Man nepatīk tā skaņa. Jā. Nu, tā jā. Tu jau neskatīsies mums Nu, uz jā. podcastu. Nu, jā, droši vien, jā.
Bet šito es tev iesaku, neliec nekad veļas mašīnā. Ok. Jo viņš šitie tev aizbloķēs ciet veļas mašīnu. Es viņu vienkārši dušā nomazgāšu. Jā, kaut kā tā, jo, ja tu ieliksi, viņam vienkārši viss šitais te, jo tās pūciņas, viņas ir, diezgan čīplī tur klāt, viņas nāk nost, un viņas veļas mašīnā vienkārši visas aizbloķēs. Bet viņš arī tāds mīksts ir. Jā. Šitā aiz muguras. Viņš ir arī tas tāds memory foam, viņš ir labs ir. Normāli. Kādu laiku tev būs labs? Es viņu vienkārši ar tādu. Vai man, vai kādam citam. Jā, ļoti labi. Vai kādam skatītājiem. Mēs tagad atdosim. Šis ir Nē, mums pašiem viss šito vajag, šies pārāk labi. Nē, krūt, man ļoti patīk. Kā Ziemassvētkos. Un cik šitais maksā, kā domā? 2 eiro. 4,30. Ok, es tādu nepirktu. Tā tieši pēdējās 2 lietas, vēl tieši vispār nepirkt. Bet no overall šitais bija baigi labais pirkums. Īstenībā, jā, cik tu iztērēji kopā? Es iztērēju. Tāds, ok. Man minēja 20 eiro kopā sanāk. Es jau tā teicu, viss tās tur tie var vienkārši salikt kopā. Es jau vairs neatceros. Bet jā, es iztērēju 23 eiro. Tas ir rītīgi labi. Tu zini, cik es ietaupīju? Tur viņi parāda, cik Viņi tu parādīja, ietaupīji. Tas fucking kakāt. Jo tā viņi tev dabū. Tā es tur tik. Jā, tas ir temo prikals. Tu ietaupīji tik daudz naudas. Es ietaupīju 128 eiro. Ķipā. Oh my god! Es dabūju tik daudz naudu. Bet, okay, tas hamoks ir labs, jo tas bija tas vienīgais iemesls, kāpēc es vispār. Hamoks un cepurīte ir divas vislabākās lietas. Tas ir divas vislabākās. Ja es tā tagad paskatos, tad man tāds, un visi man jāizvēlās, kas ir top. Es teiktu top 3. Pirmā vieta hamokam. Ja viņš tiešām actually strādā par 3,80 eiro. Jo viņam man patīk tie klipsīši, kas jau tur bija. Nē, tie klipsīši, jā, bet man bail par tām šuvumu vietiņām. Tas vienmēr ir tas, kas pakāšas visām teltīm, visam, ka ir tās šuvumu vietiņas. Kaut kāds es ticu, ka mēs jau tik maz ejam. Kaut kāds telts vajag pasūtīt no Temu. Tur tas būtu arī tik labi. No iztestēt. Jā. Un, ja hamoks numur 1, otrajā vietā cepurīte. Cepurīte ir fucking fenomenāli. Vēl salokām tur ielikt kabatiņā, viņi neaizņem vispār vietas. Ļoti labi. Jo vienmēr ar cepurēm ir tāds, ka kaut kur viņi iestūķē. Viņi tāds saņurts. Tāda stingi un tā. Jā, viņas labas ir. Un tad ir tās brillītes 3. vietā, 4. vietā, I guess. Šitās brillītes? Nē, tas tur sleeping mask, jā. Nevis brillītes. Tā maska. Tie Ice Cubes arī diezgan ok. Tur nevar, tur nekas nav ko nošaut. Tas ir tāds noderīgi, bet garlaicīgi. Un kārts ir vienkārši kārts. Kārts ir kārts. Tās kārts, jā. Man gribētos viņām kaut kādu dizainiņu virsū. Jā, tam pašam. Man patīk, ka ir kaut kāds Harry Potter kārts vai kaut kāds Pokemon, bet arī kaut kā parastās playing cards ar Pokemoniem virsū vai kaut ko vienkārši liek kaut kas interesants. Bet šitais pagādā pārgājienā ritīgi nice. Izsās, ka tiešām tu esi gatavs pamest šo valstu un iet kempot kaut kur kaut kādā. Nē, ir vasara, es esmu gatavs kempot Latvijā. Nepamest valsts, bet tagad tieši apaliek. Jā, braukt prom no pilsētas. Jā. Padzīvot pie dabas bišķiņ. Jā, diezgan labi. Es domāju, ka vajadzētu tagad. Jā, pasūt man arī kaut kas no Temu. Bet man likās, ka viss būs saplēsts un nedarbosies. Nē. Es pasūtīju lādētāju telefonam no Temu un viņš bija ļoti labā kvalitātē. Tā diezgan ok. Tas vadīšu pēc kāda laika pakāsās, bet tā, pa lielam. Priekš tā, ka tu jau viņi arī jau dabūji nenormāli čīp. Jā, viņš kaut 2 eiro maksāja. Vienkārši tas, kā ievilina cilvēks. Tas ir crazy. Un tam vēl viena lieta, ko iztestēt. Man bērnībā bija tā, visiem pārējiem ir tā, ka tagad ir tas bērnsulas laiks, vai ne? Jā. Un visiem ir tā, ka tās bērnsulas, man bija dīvaini to atklāt. Jo bērnsula pārsvarā, garšo viņai tāda viegla garšiņa ir, vai ne? Bet man visu laiku bija ops ar omu, kas visu laiku tā kā turēja tās bērnsulas, un viņas tā kā pārziemoja, un viņas ierūga. Jā, tāds arī tik ierūguši. Un viņas bija tādas ritīgi skābas. Un man tas nenormāli patika, tā kā es biju sīks. Viņi bija viņas ielikuši šņabu pudelēs. Un tāpēc man likās, tā kā es pirmo reizi dzēru šņabu, man ciekals saskrēja mutē. Tāpēc, ka man likās, ka viņš būs skāps. Un es biju tik disappointed, bet man tā sajūta vēl aizvien ir. Man visu laiku liekas, ka šņabs būs tāds tā kā bērnsula. Man arī garšo ierūgusi bērnsula, bet man baigi jānoskaņojās uz to. Jā.
Un es ieraudzīju veikalā Bērs sulu. bērs sulu, bet viņi ir audzēti bērs sulu. Viņi Un es tagad vienkārši domāju, gāzēti vai būs. šitais ten ir tas. Kas Jo nekur, visur var dabūt, tā kā tieši tā kā. Birzī ir audzēta bērs sulu. Šitais not sponsored. Not sponsored, bet Yeah. mēs, jā, interesanti. Viņš moši tagad taisīs vai pa visur. Un es gribu zināt, vai viņš tiešām ir tāds ierūdzis. Ok. Nē, tu izsies pēc tāda fucking kemper tagad. Jā. Tas ir cepurīt un krekliņš un vēl savu bērs suliņu. Vienkārši tu esi Un gatavs. ar saviem. Hamokiši un dvielītes, uzliec uz pleciem dvielīt un vispār tikko nopeldējies perfekti kaut kādā Cold plunge. cold plunge. Šies tev ritīgi labs priekš cold plunge būs. Viņš gan jau arī jā. Un cik ilgā laikā tev viņš atnāca? Es viņu pasūtīju kaut kādas 2 nedēļas. No, normāli. Nice. Jo bija lieldienas. Viņi jau Jā. būs lieldienās atsūtījuši, bet bija, par ko mēs neparunājam vispār par lieldienām, bet bija. Jā. Super. Tā. Tagad mums jāiztestē. Reku glāzīts ir. Es ļoti ceru, ka viņš būs skāps. Kristijos ceru. šaubīja savu sejiņu, tev negaršo, jā? Kristē, Tāds negaršo skābiņš. sarūgus, tev negaršo. Vai tu neesi? Sen nav ēst. Nu, jā. Tas ir tik dīvaini, ka es domāju, ka tā visiem ir. Un tad man iedeva bērsu, un es tāds tā nav bērsu. Man taisīja vai tu taisīsi vai? Atais, ja tu Es vari. mēģināšu. Ui, tā nebija gan jau laba Ne, skaņa. viņai nenāk gāzīt ārā. Viņi ir tādi Viņi ir tādi rūkteņi. rūgums smaka. Bet viņi nav tāda gāzēta. Nē, viņai nav jābūt gāzētai. Jā. Jā, man liekas, ka būs. Un viņai būs tas skābums. Tu esi tāds dzērs, jā? Jā. Tev negaršo tādu. Man Nē, garšo. tu teici, Man garšo, tev bet tikai man ir bišķi- jā, man jānoskaņojās. nav tā, ka es tāds, Jā. es gribu, man kreivojās. Bet Nu, viņi reku tagad te meitenes pastāvēs. pagaršojot. Es vēl gribu, lai viņi, tā kā vēl augstāk būtu. Cheers. Cheers. Nu, jā, ja šito var lietot alkohola vietā. Jā, viņi nav tik sarūgusi. Nu, viņi garšīgi. Man patīk, ka Viņi nav tādi tas viegli. gāzētums. Bet šitā te man nenormāli garšo. Viņi skāb. Bet Bet garšīgi. man bija tik brutāls kābs viņas. Tā kā man deva. Viņi pat nav tuvu tam skābumam, kāda viņi ir tā kā ritīgi. Nu, Jā, jo tā kā ieskābus. uz ziemu atstāja. Man liekas, tā kā atšķaidīt ar ūdeni. Bišķiņ. Nē, labi, garšīgi. Jā, tas ir tāds pirks. Es viņu randomā, viņi stāv vienkārši malā kaut kādā stūrī. Man patīk arī, ka tā pudelīte viņi izsās tā kā tāda etiķa Etiķa esence. Man likās, ka man tāds, leduskapī etiķa esence. Un pēkšņi es apskatos, ka es tāds, Nu, šī tā jāuzmanās, ka neiedzer etiķa esence netīšām. Bet viņi bija leduskapī. Tāds, suliņi. Vai labi. Jā. Šitā kāda alkohola var šķaidīt. Vai Varētu. nebūtu laba ideja? Nu, viņš ir skāps, jā. Viņš tā kā tāds citronu ūdens bišķi garšo. Vajag kemperi Ielabs, es viņu izdzēru jau visu jau. Ļoti labi. Gan jau veselīgi. Jā. Nu, I guess, jāsāk izmēģināt visu šīs lietiņas. Nu, mēs vēl pieteicās Soulboxam. Jā, jāskatās, vai viņi mūs tā kā akceptēs. Akceptēs. Un tad jau redzēsim. Jā. Nu, pa lielam tas ir arī viss. Šodien tāda Ziemassvētku sērija. Nu, tad kempinga sērija. Kempinga sērija diezgan daudz parunājām par tādām disturbing tēmām. Bet bija tāda eižanīga sērija. Bišķiņā. Jā. Mums kaut kā iet uz Pa to visādām topiku. piegādītēm mums bija šoreiz šī sērija. Un NVA. NVA, jā. Stūbie. Nu jā. Nu labi, paldies, ka jūs mūs klausījāties un tie, kas skatās, tie skatījās. Nu tad līdz nākošajai reizītei. Šis ir Sūds uz puļu podcasts. Un uz tikšanos. Sūds puļu podcast. Man nāk uz augšu tā suliņa. Tā suliņa plus tie visi tie ēdieni. Labi. Paldies. Uz redzēšanos. Adios.